Tiem, kas strādā vai ir redzējuši raktuvi darba tūmā, zina, ka transporta līdzekļi, kas darbojas raktuvēs, ir milzīgi. Bet kāpēc kalnrūpniecības kravas automašīnas, slavenie bezceļu milži, ir tik lielas? Sveiki, Manzda inženierija! Šodien mēs ienirsim milzīgu proporciju pasaulē, kur neapstrādāts spēks un inženierija satiekas, lai burtiski pārvietotu kalnus. Ja jūs jebkad esat redzējuši kalnrūpniecības kravas automašīnu attēlus, tos milžus, kas parasti automašīnu padara par rūķi, jūs noteikti esat sev jautājuši, kāpēc tie ir tik lieli? Mēs nerunājam par kravas automašīnām, ko redzam uz šosejām, bet gan par īstiem milžiem, kas ir radīti. Šie transporta līdzekļi ir būtiska sastāvdaļa ieguves rūpniecībā, katru dienu pārvadājot tonnām un tonnām rūdas un iežu. Atbilde uz to izmēru nav tikai jautājums par to, jo lielāks, jo labāks, bet gan sarežģīta ekonomikas efektivitātes un tīras nepieciešamības vienādojums. Bet galu galā, kas tad īsti ir šie milži kalnrūpniecībā un kāpēc tiem jābūt tik iespaidīgiem? Kalnrūpniecības bezceļu kravas automašīnas, kas pazīstams arī kā kalnrūpniecības pašizgāzēji vai vienkārši pašizgāzēji, ir transporta līdzekļi, kas īpaši izstrādāti lielu materiālu apjomu pārvadāšanai kalnrūpniecības vidē. Atšķirībā no ceļu kravas automašīnām, tās nav paredzētas braukšanai pa asfaltētiem ceļiem, bet gan pa zemes, grants un akmens takām pašās raktuvēs. To izturīgā konstrukcija, milzīgās riepas un jaudīgie dzinēji ir paredzēti, lai izturētu ārkārtējas slodzes un smagus darba apstākļus, piemēram, stāvas nogāzes, putekļus, dubļus un augstas temperatūras. Nepieciešamība vienā reizē pārvadāt milzīgu materiālu daudzumu ir iemesls to izmēram. Iedomājieties atklātu raktuvi, kur miljoniem tonu zemes un iežu ir jāpārvieto, lai piekļūtu vērtīgajai rūdai. Katra brauciena nozīme ir liela, un katrs pārvadātais kilograms tieši ietekmē operācijas ekonomisko dzīvotspēju. Un kāds ir galvenais virzītājs spēks aiz šī gigantisma? Atbilde ir mēroga ekonomija. Kalnrūpniecībā izmaksas par vienu pārvietoto tonu materiāla ir kritisks faktors. Jo vairāk materiālu jūs spējat pārvadāt vienā braucienā, jo zemāks ir vienības izmaksas šim pārvadājumam. Tā ir vienkārša loģika, taču ar milzīgām sekām. Lielāka kravas automašīna nozīmē mazāk braucienu, lai pārvietotu to pašu rūdas daudzumu, kas nozīmē mazāku degvielas patēriņu uz tonu, mazāk nostrādātu stundu vadītājiem un mazāku kopējo autoparka nolietojumu. Padomājiet par Caterpillar 797F, vienu no lielākajiem kravas automobiļiem pasaulē, kas spēj vienā reizē pārvadāt iespaidīgas 400 tonnas materiāla. Vai arī Belarus 75710, kas paceļ latiņu vēl augstāk ar 450 tonu kravnesību un tiek uzskatīts par lielāko kravas automašīnu pasaulē. Lai to salīdzinātu, parasts ceļu kravas auto pārvada apmēram 25 līdz 30 tonnas, tāpēc jūs redzat, cik milzīga ir šī atšķirība. Šī kraunasība ļauj kalnrūpniecības uzņēmumiem optimizēt savas darbības, samazinot nepieciešamo tehnikas un personāla daudzumu, lai sasniegtu ražošanas mērķus, kas galu galā nozīmē lielāku peļņu. Bet kā šī milzīgā kraunasība pārvēršas operatīvajā efektivitātē un produktivitātē ikdienas darbā raktuvēs? Operatīvā efektivitāte ir jebkura kalnrūpniecības uzņēmuma panākuma atslēga. Jo izmantojot milzīgus kravas automobīļus, produktivitāte pieaug eksponenciāli. Un tas nozīmē, ka mazāk kravas automobīļu nozīmē mazāku sastrēgumu raktuvas ceļos, kas ļauj darbam noritēt raitāk un ātrāk. Turklāt koordinācija starp kravas automobīļiem un ekskavatoriem vai iekrāvējiem kļūst efektīvāka. Viena vienīga iekrāvēja lāpsta var uzkraut milzīgu kravas automobīli tikai ar dažiem piegājieniem, tādējādi samazinot gaidīšanas laiku un maksimāli palielinot pārvadāšanas laiku. Ja raktuve izmantotu mazākus kravas automobīļus, būtu nepieciešama daudz lielāka autoparks, vairāk vadītāju, vairāk apkopju un attiecīgi arī daudz augstākas eksploatācijas izmaksas. Izmaksu samazināšana neatiecas tikai uz degvielu un darba spēku.
Tā attiecas arī uz raktuves infrastruktūru, kuru var projektēt tā, lai tā atbalstītu mazāku transporta līdzekļu skaitu, bet lielākus pēc izmēra. Spēja pārvietot milzīgu materiālu apjomu īsā laika posmā ir tas, kas ļauj ieguvas uzņēmumiem sasniegt savus ražošanas mērķus un apmierināt globālo pieprasījumu pēc būtiskiem minerāliem. Bet ar tik lielu svaru un izmēru, kāda ir izaicinājumi darbinot šīs mašīnas, un kā inženierija tos pārvar. Vadīt milzīgi iegūs kravas automašīnu nav viegls uzdevums. Tas ir tāpēc, ka raktuvju reljefs bieži ir nelīdzens, ar stāvām rampām un asiem līkumiem. Šo transporta līdzekļu apkope ir sarežģīta un dārga, prasa specializētas darbnīcas un lielgabarīta rezerves daļas. Degvielas patēriņš ir astronomisks. Daži modeļi patērē 100 litru stundā. Tomēr mūsdienu inženierija ir izstrādājusi neticams risinājums šiem izaicinājumiem. Stūrēšanas sistēmas ir hidrostatiskas vai elektrohidrauliskas, ļaujot vadītājam viegli un precīzi manevrēt transporta līdzekli, neskatoties uz tā izmēru. Bremzes ir vairāku disku sistēmas, kas dzesēts ar eļļu, spējīgas izkliedēt siltumu, kas rodas bremzējot 100 tonu smagu mašīnu stāvās nobrauktuvēs. Piekares sistēma ir atsevišķa tēma ar hidropneimatiskām sistēmām, kas absorbē nelīdzenas virsmas triecienus, nodrošinot stabilitāti un komfortu operatoram, kā arī aizsargājot kravas automašīnas konstrukciju. Daudz no šiem kravas automobīļiem izmanto elektriskās piedziņas sistēmu, kurā dīzeļdzinējs ģenerē elektrību riteņu elektromotoriem, nodrošinot milzīgu griezes momentu un precīzu kontroli, īpaši uz nogāzēm. Un kur tieši šie milži tiek izmantoti, un kā nozare tiek galā ar tik lielu mašīnu ietekmi uz vidi. Šie kravas automobīļi ir lielo atklāto raktuvi darbību mugurkauls visā pasaulē. Tie ir būtiski dzelzsrūdas, bara, zelta, obļu un citu vērtīgu minerālu ieguvē. Piemēram, dzelzsrūdas raktuvēs, kur materiāla apjoms a ser movimentado é muito grande. Šo milžu klātbūtne ir neaizvietojama. Viņi pārvadā neapstrādāto rūdu no ieguves vietām uz pārstrādes rūpnīcām vai arī atkritumus, kas ir materiāli bez komerciālas vērtības, uz izgāstuvēm. Attiecībā uz ietekmi uz vidi, kalnrūpniecības nozare saskarās ar vien lielāku spiedienu, lai samazinātu savu ekoloģisko pēdu. Lai gan šie kravas automobīļi patērē daudz degvielas, tiek pastāvīgi meklēti risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai. Tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas, piemēram, efektīvāki dzinēji, enerģijas atgūšanas sistēmas bremzēšanas laikā un pat elektrisko vai ūdeņraža kravas automobīļu prototipi. Turklāt transporta maršrutu optimizācija un stingra iekārta apkope palīdz samazināt degvielas patēriņu un izmešus. Ideja ir tāda, ka pārvadājot vairāk ar mazāku braucienu skaitu, kopējā ietekme uz 1 tonu rūdas tiek samazināta. Bet vai šie kravas automobīļi jau ir sasnieguši savu izmēru robežu, vai arī nākotnē mēs varam sagaidīt vēl vairāk jauninājumu? Centieni panākt lielāku efektivitāti un produktivitāti kalnrūpniecībā ir nepārtraukti. Un tas nozīmē, ka arī šo kravas automobīļu pamatā esošie inženiertehniskie risinājumi pastāvīgi attīstās. Lai gan fiziskais izmērs varētu būt sasniedzis plato praktisku manevrēšanas un infrastruktūras ierobežojumu dēļ, inovācijas tagad koncentrējas citās jomās. Piemēram, automatizācijā. Autonomās kravas automašīnas, kas darbojas bez vadītāja, jau ir realitāte daudzās raktuvēs, palielinot drošību un efektivitāti visu diennakti. Elektrifikācija ir vēl viena robeža, attīstot hibrīdus un pilnībā elektriskus kravas automobīļus, kas sola būtiski samazināt izmešus un eksploatācijas izmaksas. Savienojamība un datu analīze arī spēlē izšķirošu lomu, ļaujot kalnrūpniecības uzņēmumiem reāli laikā uzraudzīt kravas automašīnu veiktspēju, optimizēt maršrutus un prognozēt apkopes vajadzības. Nodrošinot, ka šie milži turpina darboties ar maksimālu efektivitāti. Šo kalnrūpniecības milžu nākotne neapšaubām ir gudrāka un ilgtspējīgāka. Liela daļa manas profesionālās pieredzes ir kalnrūpniecības nozarē, un es gandrīz katru dienu esmu kopā ar šiem milžiem. Un, lai gan nekad neesmu braucis ar kādu no šiem transporta līdzekļiem, esmu varējis tuvumā redzēt, cik iespaidīgi ir atrasties blakus kādam no tiem, un cik maz tu jūties to tuvumā. Tāpēc nākamreiz, kad redzēsi kādu no šiem milzīgajiem kravas automobīļiem, atceries, ka to izmērs nav iegriba,
bet gan spožs inženiertehnisks risinājums vienam no lielākajiem mūsdienu industrijas izaicinājumiem – pārvietot kalnus efektīvi un ekonomiski. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un tu? Vai esi kādreiz redzējis kādu no šiem milžiem tuvumā? Kurš tev visvairāk pārsteidza? Atstāj savu komentāru zemāk un dalies ar šo video ar saviem draugiem un ģimeni. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā nu ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video. Atā!